Vai nevar ielaist klasē, tikai paskatīties. Tagad filma.
Gājputni rudenī dodas uz dienvidiem, bet pirms tam salido lielākos baros, sakrājas spēkus un sagatavojas tālajam ceļam. Tā arī jūs, cienījamie absolventi, pirms doties jaunu virsotņu iekarošanā, esat ieradušies lielajā salidojumā. Cits citu vēlreiz apskatīt un uzmundrināt. Sveicām visus klātesošos Rudbāžu skolas 185. dzimšanas dienā. Rudbāžu skolas putnu dziesmu svētki ir sākušies. Tuvu un tālu braukušie. Nu, pat izskanēja dziesma Mans ceļš. Un šodien jūsu ceļš, katra ceļš ir atvedis uz Rudbāžiem šeit, uz Oskara Kalpaka Rudbāžu pamatu skolu. Man liels prieks sveikt visus absolventus, bijušos skolotājus, darbiniekus, visus skolēnus, kas ir šeit mācījušies. Tāpat man ir prieks redzēt arī mūsu rindās kolēģis no kaimiņu skolām, viesus no Skrunas novada pašvaldības un no Rudbāžu pagasta pārvaldes. Mēs esam skola ar dziesmu novirzienu. Dziesmotas līnijas, dziesmotas uguņošanas, dziesmoti svētki un dziesmota ikdiena. Tāpēc koncertā otrajā daļā uzstāsies mūsu solisti un ansamblis. Kāds klusīgi pieklāpē pie durvīm, kas dzied, laiks ir apstājies kā pulkstenis iet. Kādēļ jādomā par to, kas ir liels, mums jātic brīnumam, jo mirklis ir viens. Kā putis, kas satrūkstas un
Šodien ir tik skaista diena, atkal redzēšanās svētki, atmiņas par skolā aizvadīto mācību laiku, par kopīgiem priekiem un smieklu pilnām situācijām, par kādu izraudāto asaru, tās būs šī vakara sarunas, kas turpināsies iespējams līdz rīta gaismai. Rudbāžu pamatskola atrodas tik spēkpilnā vietā, Kurzemes sirdī, kur visapkārt skaista, īpašas enerģētikas pilna daba. Jūsos šīs vietas skartie ir šis spīvais kurzemnieciskais spēks un varēšana, un es ticu, ka protat to lietot savas dzīves tuvākās vai tālākās gaitās. Bet katras vietas īpašais spēks ir cilvēki. Un es no Rudbāžu skolas cilvēkiem esmu saņēmusi pašu vērtīgāko, patiesu draudzību, kas nu jau turpinās daudzu gadu garumā. Ikreiz mērojot ceļu uz Rīgu vai atpakaļ, tuvojoties Rudbāžu kalnam, padomāju par saviem rudbāžniekiem un zinu, ka esmu te gaidīts ciemiņš, tāpat kā jūs ik viens. Ceļi mani šovakar aizveduši uz Lisabonu, Portugālē, bet savās domās esmu kopā ar jums, vēlot no sirds priecāties, baudīt satikšanos, izrunājoties ar saviem skolotājiem un klases biedriem, lai pēc kāda laika tiktos atkal šeit, Rudbāžu pamatskolā. Patiesā cieņā kādreizējā skolas ritmikas un mūzikas pulciņas skolotāja Igeta Gaiķe. Izslēgts un telpās klus, vēl pie tevis man šovakar nāk. Mācīties pirmos soļus un pirmo dziesmu slēgt. Tās ir zvaigznes ceļš, uz kurieni tev mani vest. Pat aciņu mazu gargauju, lai pasaulē loku mest. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man aino tās. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Teic, ziņābeļu vējš, no kurienes manī tāds spīdz. Pēc negaisa vienmēr būs saule, pēc nakts vienmēr rīt. Labvakar, Rudbāžos! Es šovakar gribu sveikt visus absolventus, visus skolotājus un visus viesus šajā lielajā atkal satikšanās reizē. Šī ir mūsu skola, un visi mēs šo saucam par savējo. Un tādēļ arī šovakar visi esam savējie. Un mēs jums gribam šajā skaistajā dienā kā sveicienu veltīt dziesmu. Pasaule, pasaule,
Lai vienmēr būtu. Paldies skolas vadībai par iespēju atgriezties dienās saulainās un jaukās. Bijām draiski, daudz podus saplēsām, tāpēc skolai zaļumu. 59. gadā beigušiem absolventiem savolājām pirmais izlaiks. Šodien daži tie, kas ir ieguvušies, nejūtamies veci, kaut ir 54 gadi pagājuši, kopš esam beiguši skolu. Bet, ja ņem vērā, ka zeme pati par sevi visvecākā, tad mēs esam jauni, tāpat kā jūs visi pārējie. Un viena saule. Un kā viens dzēļietis teica tā, ko lai saka? Daudz parāvis. Tie gadi nāk un gadi iet, bet ja stāvi uz šīs zemes zem saules, tad gribās, lai tā vēl ilgi nenoiet. Vēlu visiet to.